Čau, te Diana, un šodien paskatīsimies padomu katrai zodiaka zīmei caur kārtīm. Tu vari iedomāties kaut kādu jautājumu, uz ko gribi rast atbildi vai padomu, kā tev rīkoties, vai arī vienkārši noklausīties, ko mums iesaka augstākie spēki, kā rīkoties turpmāk vai uz ko koncentrēties. Nu ko, tad sākam. Pirmie mums būs auni. Kas auniem ir? Kāds padoms ir tuvākajam laikam? Te mums ir tāda kārta 8 zobeni, un galvenais padoms ir uzņemties atbildību par savu dzīvi. Atcerieties, arī tieši stāstīju pēdējā video, ka tagad ir lauvas vārti un ir ļoti interesants laiks. Svarīgi pašiem savus mērķus saprast, ko jūs gribat dzīvē sasniegt, un uzņemties atbildību par to, ka jūs nevis plūstat pa dzīvi vienkārši tāpat, bet nostādat mērķus un uz viņiem ejat. Un tad šāds te ieteikums ir auniem. Nebaidīties uzņemties, rīkoties un take action, nejusties bezspēcīgam, bet saprast, ka jūs paši varat ļoti daudz ko kontrolēt. Tālāk skatāmies vēršus. Kāds vēršiem ir padoms? Vēršiem tāda garīguma tēma. Kārts saucās vientuļnieks, bet tas ir par ieskatīšanos dziļi sevī, varbūt norobežošanās no kaut kādām tādām ikdienas lietām, pabūšana ar sevi, ar garīgām mācībām, meditācijām. Būt par piemēru, lai nonāktu līdz stāvoklim, kad var būt par piemēru citiem. Pašatklāsme, pašizziņa. Skaisti. Tālāk skatāmies dviņus. Dviņiem ir ieteikums, padoms. Dviņiem ir ieteikums nokoncentrēties uz kaut ko pamainīt savā dzīvē, lai būtu mierīgāk, lai būtu harmoniskāka vide, darba vide vai dzīves vieta. 6 zobeni saucās šī kārts, un tas ir par iešanu uz labāku kaut ko, uz labākām attiecībām, uz labāku iekšēju sajūtu. Tad jebkur, kas no kuram dvīnim šobrīd ir aktuāls, kura tēma, atrast vietu uz mierīgu vietiņu, izbeigt arī, ka beigsies depresija vai slimība, tad beigsies kaut kādi izaicinoši laiki dviņiem. Tālāk mums iet vēzis, kas vēžiem ir par padomu. Tā, vēži, ja jums ir kaut kādas nespēja izlemt kaut ko, tad padoms būtu iedziļināties, pameklēt informāciju, grāmatās, internetā, parunāt ar kādu cilvēku, kas jums no malas var sniegt skatu, vai kaut vai ar mākslīgo intelektu parunāt, pajautāt, kādu ieskatu viņš jums sniedz par jūsu jautājumu. Vai arī tas ir ieteikums sākt strādāt. Pietiks atpūsties, ir jāsāk arī nodarboties ar kaut ko. Tālāk mums iet lauvas. Kāds ir lauvām padoms vai ieteikums no augstākajiem spēkiem? Lauvām ir monētu dūzis saucās. Dūži ir par kaut kā jaunu uzsākšanu. Un tā kā šeit mums ir monētas, tad te varētu, tas būtu kā padoms, ka tagad var arī kaut kur ieguldīt, ja jūs esat domājuši kaut ko nopirkt, jaunu mašīnu, īpašumu vai pārdot, tad kaut kādi naudas darījumi, tagad to var darīt. Un arī jebkas, kas nes ienākumus. Tad, ja jūs domājat, vai man iet šajā jaunajā darbā strādāt, tad tas ir jā. Tad uzņematies jebkas, kas ir saistīts ar finansēm, materiālo labklājību, dariet tā. Jaunavas. Kāds ir jaunavām padoms tuvākajam laikam? Jaunavām ir jāpadomā par to, lai būtu balanss un harmonija dzīvē. Ja ir par daudz pienākumi vai kaut kādi māja, darbs, bērni, atpūta, visu nevarat sabalansēt, tad izejiet cauri, izrevidējiet, ko no tā visa jūs varat, kā var atteikties, kaut ko samazināt vai tur paņemt aukli.
tātad efektivizēt kaut ko no tām savām darbībām, lai nebūtu izdegšana. Kas te vēl ir? Ir jāievieš arī prieks dzīvē. Bring fun into your life. Un ieteikums arī sabalansēt budžetu. Jaunavām nedrīkst tagad tērēties, ja jums bija kaut kāda doma, kaut kur ieguldīt, tad labāk pagaidām pagaidīt kaut kādu, kaut vai lai retrogrādi beidzās. Tālāk mums būs svari, padoms svariem tuvākajām laikam. Te ir īsi un konkrēti. Te ir kārtas maģija, jeb maks, un viss ir atkarīgs no tā, vai jūs ticat vai nē. Tad, ja jūs kaut ko nezināt vai šaubaties, viss ir atkarīgs no iekšējā spēka. Piepildīsies tas, kur jūs ieliksiet savu ticību. Ja jūs patiešām no visas sirds kaut ko manifestēsiet vai gribēsiet, tas viss realizēsies. Jūsos ir spēks. Tālāk mums iet Skorpions. Kāds padoms būs Skorpioniem tuvākajam laikam? Skorpioniem savukārt ir jānokoncentrējas uz kaut ko vienu. Tāda sajūta, ka jums augstākie spēki saka, ka jūs uz pārāk daudz virzieniem iztērējat savu enerģiju vai domas, kā efektīvāk būs, ja jūs uz vienu mērķi nokoncentrēsieties, vai vienu darbu, vienu cilvēku, vienu uzdevumu šobrīd, nevis uz vairākiem. Jāizdara izvēle. Ja jūs joprojām nezināt, ko darīt, visu laiku sev mokat ar kaut kādām neziņām, tad ir pienācis laiks, ka tā vairs nevarēs uz vairākiem krēsliem sēdēt vai visu laiku mocīties neziņā. Ir jāizvēlas kaut kas šobrīd. Tad te ir tāds paskaidrojums. Tad saproti, ko tu vēlies un virzies uz priekšu. Tālāk skatāmies strēlniekus. Kāds jums ir padoms no augstākajiem spēkiem tuvākajam laikam? Te mums arī ir tāda skaidra atbilde. Dari to, kas tev patīk. Ja, tad, ja ir kaut kādas šaubas, kuru darbu ņemt, vai kuru mašīnu pirkt, vai kuras tapetes līmēt, tās, kas patīk, nevis tās, ko iesaka kāds cits, vai tas, kas ir lētākais vai izdevīgākais, šeit ir svarīgi ieklausīties iekšējā balsī. Tā, un vēl šī ir arī kopumā tāda sadarbības kārts, 3 monētas, ka šī ir, ka var prasīt palīdzību kādam, nebaidīties palūgt palīdzību. Un vēl tas mums ir ieteikums parūpēties par savu reputāciju. Ja tad atkarībā no katra individuālās situācijas, tad saklausiet, kur uz kādu tēmu jums būs šis padoms attiecināms. Tālāk mēs skatīsimies mežāžus. Mežāži padoms jums no augstākiem spēkiem tuvākajam laikam. Mežāžiem ir jābūt sev netipiskā lomā un jāklausās sava intuīcija. Tad, ja ir kaut kāda nespēja izlemt, ko darīt tālāk, novēršties no ārpasaules, no kaut kādiem ārējiem traucēkļiem un pilnīgu fokusu uz iekšu, lai sakoncentrētu to savu iekšējo spēku. Te var palīdzēt meditācijas, jo mežāži parasti ir ļoti tādi prāta cilvēki un grūti atslēgties, lai nokoncentrētos uz to iekšējo spēku. Tā, jā, te tieši ir teikts, ja meditē un vērsies uz iekšu, lai atklātu savas patiesās vēlmes. Šis nav laiks, kad rīkoties, ja, tad mazliet nogaidiet, ja šobrīd ir jāpieņem kaut kāds svarīgs lēmums, tad vēl mazliet laika dodiet sev, lai atnāk patiešām atbildi no iekšas. Jā, un arī kopumā strādāt pie savas intuīcijas attīstības, nevis tikai strādāt. Tālāk mums iet ūdensvīri. Ūdensvīri, jums padoms no augstākajiem spēkiem. Tā, te mums ir par resursu sadali ieteikums apdomāt, kur jūs veltat, kam jūs veltat savu laiku,
savu naudu, savas idejas. Varbūt, piemēram, jūs pārāk daudz strādājat, atdodat sevi visu darbam. Tad ir jāpadomā par to, lai atkal fokus uz balansu. Galvenais, lai nav kaut kur par daudz vai par maz. Ja, katram, nu, kurā sfērā tas būs aktuāli, attiecībās, darbā, par naudu runājot, netērēt bezjēdzīgi kaut kādām nevajadzīgām lietām, tad gudri rīkoties ar prātu. Un šeit šī kārts arī ir par labdarību, kā, nezinu, piemēram, tur izrevidēt visu un atdot vecas lietas labdarībai, un nebaidīties arī atdot labas lietas, ja iekšējā balstā saka, kad no tā jāatbrīvojās. Tā, un tālāk mums iet zivis. Un zivīm padoms no augstākajiem spēkiem, tuvākajam laikam. Tā, te mums ir 5 zižļi, te ir nekonfliktēt. Ja, tātad kaut kāds šobrīd ir periods, ka jūs varat sabojāt sev kaut kādu dzīves līniju, ja iesaistāties nevajadzīgos konfliktos vai bāžat savu degunu, kur nevajag, kuru jums neviens neprasīja, un tikai var uzprasīties uz kaut ko, kas šobrīd nenāks par labu. Tātad mind your own business, walk away from drama. Ja, zivtiņām jau patīk dažreiz tur emocionēt un pasaules gals. Tad ļoti tā savācamies un ejam prom. Labāk paklusējam un iekšēji paliekam pie sava, bet nemēģinam visus pārliecināt par savu taisnīgumu. Es vēl izvilku kārti mums visiem. Tāds ceļa vārdi kopumā mums latviešiem un visiem, kas skatās šo video. Ļoti skaista kārta. Šī man viena no mīļākajām ir sapņotājs. Jauns starts, tici sev, pastum savas bēdas malā un rīkojies uz ticības pamata. Pat ja nesaliekās kaut kādas, tur liekas, ka pa maz naudas, lai kaut ko darītu, vai nav iespēju kaut ko uz, pat ja liekas, kaut kā muļķīgi, vai neizdosies, vai tas taču neko nedos. Ja ir kaut kāda iekšēja sajūta, kaut ko sākt no nulles, kaut kādu jaunu startu, kaut ko pamēģināt nebijušu, tad tas ir tas, kas ir jāizdara tuvākajā laikā. Atcerieties, ka var skatīties gan savu saules zīmi, tātad to mēnesi, kurā jūs esat dzimuši, gan arī mēnesi zīmi, gan ascendenta zīmi. 3 padomi par jūsu situāciju vai kopumā par tuvāko laiku. Tas arī viss.